Kad Tehnotorg man to pārdeva, viņi iedeva telefona numuru un teica: piezvaniet cilvēkiem, viņiem ir tāds pats. Es piezvanīju cilvēkiem, un mani visvairāk pārsteidza tas: jūs taču apdedzinājāties, kāpēc jūs slavējat to, kas nestrādā? Un viņi tiešām teica, ka viss ir labi? Nu jā, saka tā. Sākumā atveda kalti ar vienu siltuma ģeneratoru, krāsns bija no metāla, metāls sadega. Tad pa garantiju atveda otru krāsni ar betonu. Un saka, palaidām, strādā lieliski. Kā jūs varat teikt, ka tas strādā lieliski, ja tas nespēja uzsildīt? Turki paši atbrauc, domāja, ka mēs te visi esam nejēgas. Viņi neticēja, ka tas nevar uzņemt temperatūru. Jūs to izlaidāt un pārdevāt, un pat nezināt, ka tas nestrādā. Kā mēs žāvējām saules puķis? Paskatieties, kas ar tām notika. Es burtiski pārkaltēju 200 tonnas saules puķu. Tas nav tā, ka turki atbrauca un viņi paši nevarēja noticēt, kas ar to notika. Tas sadega no iekšpuses, viss sabira. Nu kā tas varēja strādāt tiem cilvēkiem, kuri man deva atsauksmes, ka viņiem tas strādā, ja paši turki atbrauca? Viņi pat paši atbrauca, lai pārliecinātos, ka viss tiešām... Jā, viņi domāja, ka mēs te esam teļi. Nu mēs zinām, kur ir problēma. Mēs saprotam visus šos jautājumus. Mēs zinām, kāpēc ir problēmas ar betonu, kāpēc ir problēmas ar šiem mezgliem. Tāpēc mēs to izveidojām tā, lai mums šāda problēma nebūtu. Tā ir problēma. Tāpēc cilvēki, kas skatīsies, nedomājiet pirkt šādus siltuma ģeneratorus. Jo, kā redzat, uz 200 tonnām saules puķu pie maksimums no 60 līdz 70 grādiem, tas bija pilnā jaudā, šneks nepārtraukti padeva granulas, un mēs tik un tā knapi dabujām 70 grādus. Tad atbrauca turki un saka: sakuliet mums kukurūzu, mēs jums parādīsim. Nav problēma. Es iedarbināju kombainu, aizbraucām, piepildījām kalti. Un viņi pat tos 70 grādus nevarēja dabūt, ko mēs dabujām. Mēs dabujām 70, bet viņš tur staigāja, knapi no 40 līdz 50 grādi. Tad es saku, noņem to pauzi un piepildi. Kad šeit bija 70 grādi, mēs žāvējām veselu dienu, un no kukurūzas jau bira putrējumi, it kā tā būtu dzivnavu kalti, un viņš tāpat neuzņēma temperatūru. Un tad viņi tomēr atzina, jā, šeit ir problēma ar siltuma ģeneratoru, kaut kas nav līdz galam izstrādāts. Kā jūs varējāt pārdot cilvēkiem nepabeigtu produktu? Labi, ka es samaksāju tikai 50%, bet pārējos 50% pateicu, ja tas žāvēs, tad piemaksāšu. Bet ja es būtu samaksājis visus 100%, man tā būtu problēma uz 2 miljoniem. Jā, Volodimir Petrovič, labdien, sveicam jūs! Sveic jūs! Pēc jūsu lūguma, jūs jau 4. reizi mums zvanāt un sakāt: Volodimir, iebrauciet, es pastāstīšu par jūsu siltuma ģeneratoru, pastāstīšu par graudu kalti. Mums tiešām nesanāca atbraukt, jo bija ļoti daudz darba, bet šodien mēs braucam caur Rovno apgabalu un piezvanījām jums, un iebraucām, lai nofilmētu atsauksmi par mūsu siltuma ģeneratoru. Pastāstiet lūdzu par to, kad mēs to uzstādījām, visi šie momenti, darbs, nianses. Būsim jums ļoti pateicīgi. Es esmu jums ļoti pateicīgs par jūsu siltuma ģeneratoru, jo man bija rūgta pieredze, ar ko salīdzināt. Es šo kalti nopirku kopā ar viņu turku siltuma ģeneratoru, kas arī darbojās ar granulām. Bet par to es vispār neko labu nevaru pateikt, jo tas pat nespēja normāli strādāt. Knapi uzņēma 70 grādus, tas bija rudenī, kad žāvējām saules puķis. Un pat tad knapi izžāvējām. Tas veiksmīgi sadega no iekšpuses, betons nobira, un tad man nācās sazināties ar jums pēc atsauksmēm, ko redzēju internetā. Tās atsauksmes bija lieliskas. Tagad es varu salīdzināt to un šo. Mēs tagad vienkārši atpūšamies pie šī. Tur mēs tikai paspējām granulas mest iekšā, jo bunkurs bija mazs, ar spaiņiem smēlām tās granulas. Šeit 3 tonnas iebērām bunkurā un viss. Tikai paskaties, kad lampiņa sāk mirgot, pieber vēl un viss. Ļoti vienkārši. Var teikt, ka pat bērns iemācītos ar to strādāt. Tas ātri uzņem temperatūru, tiešām burtiski 10 minūtes, un kaltē jau ir 120 grādi. Man tas bija tik pārsteidzoši, jo pēc tā iepriekšējā es domāju, ka tas nav reāli. Bet tiešām, 10 minūtes un kaltē 120 grādi. Un tas strādā tā, ka tagad tikai pati kalte vēl jāuzlabo, jo turki to taisīja, laikam viņiem vasara visu laiku silta. Pati kalte normāli strādā, bet ir nepilnības. Apakšējais līmenis ir aizšūts ar metālu, lai gan tur vajadzētu būt sietam. Temperatūru ģenerators dod, uzsilda, bet šis mitrums ceļas caur kukurūzu un neiziet no kaltes.
Tāpēc vēl pilnveidosim. Bet kas attiecas uz ģeneratoru, ja kādu interesē, var atbraukt un personīgi apskatīties. Tā ir vienkārši bumba. Es domāju, ka labāku pat nevajag meklēt. Pirmkārt, es skatos iekšā kurtuvē. Betons ir tāds pats, kā bija. Tas praktiski vispār nav mainījies. Bet tajā otrajā ģeneratorā, kā jau teicu, pie tikai 70 grādiem viss jau bija sadegis. Varbūt vajadzēs vēl paskatīties uz to. Ļoti lielisks. Esmu apmierināts un pateicīgs. Jūs mums tik daudz pastāstījāt par mūsu siltuma ģeneratoru. Nu, es tiešām saku, kā ir. Ja tas strādā, tad strādā. Bet tas otrs nestrādāja. Cilvēki tikai stāvēja pie tā un smēla. Bet šeit ar iekrāvēju atveda maisus, izbēra tur iekšā un viss. Praktiski nekādu darbu pie tā nevajag. Reizi 3 dienās izsmēlām spainīti sodrēju. Paņēmāt no separācijas kameras. Jā, no separācijas kameras. Bet citādi, kā saku, nekā. Nav ne pelnu, nekā. Saules puķis ar to žāvējāt? Nē, saules puķis nežāvējām, jo nebija iespējas. Saules puķis jau bija novāktas. Bet kukurūzu žāvējāt ar to? Kukurūzu žāvējam vēl tagad. Ko es varu pateikt? Labi. Volodimir Petrovič, man ir jums tāds jautājums. Ļoti svarīgs moments. Jūs ar mums runājāt pa telefonu. Nu, ar mani, jā? Jo jūs man zvanījāt. Es jums kaut ko pastāstīju par šo siltuma ģeneratoru. Kādi bija jūsu pirmie iespaidi, kad mēs to uzstādījām un palaidām? Vai tas bija tas, ko gaidījāt, vai tomēr saņēmāt vairāk nekā tas, ko es jums iespējams solīju? Un tagad, kad esat pastrādājis ar mūsu siltuma ģeneratoru, jūs jau daudz ko pateicāt. Vai gaidījāt kaut ko vairāk, vai kā? Sakiet. Mani visvairāk pārsteidza jau pašā sākumā sarunas laikā, kad es pajautāju, kādu garantiju jūs dodat. Pēc tā iepriekšējā ģeneratora mani visvairāk interesēja betons iekšpusē, jo es visvairāk baidījos, lai tas nesāk birt ārā. Visvairāk man iespaidoja tas, ka es pajautāju, kādu garantiju jūs dodat, un jūs atbildējāt, cik ilgu garantiju jums vajag. Es domāju, nu kā, cik ilgu? Mēs varam dot tik, cik vajag. Es domāju, nu nekas sev. Godīgi sakot, es esmu pieradis cilvēkiem uzticēties. Es noticēju un nebiju vīlies. Tagad runā, ka ukraiņu ražojumi slikti strādā vai vēl kaut kas, lai tagad turki paskatās, kā strādā ukraiņu tehnika. Viņi paši zvanīja no Tehnotorga, jo es pie viņiem pirku to ģeneratoru. Saka, jūs sev nopirkāt ģeneratoru? Es saku, jā, nopirku, un kas? Saku, puiši, atbrauciet paskatīties. Jūs piedalījāties tā iepriekšējā ģeneratora palaišanā, tagad atbrauciet paskatīties šo. 10 minūtes, un kaltē jau 120 grādi. Es neticēju, ka 10 minūtēs tas ir iespējams. Tiešām tas man bija pats negaidītākais. Es domāju, nu labi, pusstunda varbūt, bet tiešām tas mani tik ļoti pārsteidza. 10 minūtes, un temperatūra uzreiz uzņemta. Un viss ir ļoti labi pārdomāts. Pazūd elektrība, viss atveras, granulas izbirst. Tas nozīmē, ka katls pats apstājas. Tas viss notiek automātiski. Aizsardzība. Jā, tieši tā. Tā ir drošība. Jā, tā ir drošība. Jo šodien, kad ir šie elektrības pārtraukumi, bez šādas aizsardzības vajadzētu visu laiku sēdēt pie ģeneratora un tikai skatīties. Tātad jūs gribat teikt, ka ja pazūd elektrība, var vienkārši pagriezties un aiziet, neko nedarot, vai kā? Nu, sanāk, ka tā arī ir. Ierakstāt? Jā, viss apstājas, granulas atveras un izbirst. Katls pats apstājas, tas viss notiek automātiski. Pat es pats, ja puiši ir laukā un neviena nav uz vietas, un es pats žāvēju, varu aizbraukt mājās vai kaut kur citur. Es neuztraucos, ka ja pazudīs elektrība, viss vienkārši apstāsies. Nekādu kaitējumu tas nenodarīs. Tas ir ļoti labi. Kā ar mūsu graudiem? Graudu kvalitāte? Par graudu kvalitāti es vedu uz laboratoriju. Var pat neprasīt kādi graudi. Es tā vienkārši pajautāju, domāju, labi, mēs jau tāpat zinām. Lieta tāda, ka es vedu uz analīzēm pēc žāvēšanas, jo man kaltē stāv nevis graudu mitruma mērītājs, bet gaisa mitruma mērītājs. Es to paņēmu un vajadzēja caur skapi noregulēt, ka tas pāriet vēdināšanas režīmā. Vairākas reizes vedu uz analīzēm un man jautāja, ar ko jūs žāvējat? Nav ne smakas, nekā. Vienkārši bomba vienā vārdā. Esmu ļoti apmierināts. Vēlreiz paldies, ka nenobijos uzticēties jūsu vārdam un uzstādīt šādu siltuma ģeneratoru. Es domāju, ka jūsu vietā jūs varētu droši dot garantiju, jo
Mēs dodam garantiju 100%. Gadu, 2, 3, cik cilvēks prasa. Es zinu, šajā laikā, 5 vai 6 gadu laikā, tur vispār nekas nenotiks. Saprotiet. Tur temperatūra ir tāda, ka liesma deg pa vidu betonētajam serpentīnam, bet malas paliek vēsas. Nu, protams, tam var dot garantiju. Mēs zinājām, ko darām. Pats galvenais, mēs darījām tā, lai mums nebūtu nekādu remontu, lai tas mums neatņemtu laiku, saprotiet, un lai mēs varētu turpināt attīstīties un radīt unikālas lietas. Šodien mēs patiešām esam izveidojuši ļoti jaudīgu lietu, kas reāli strādā, saprotiet. Es domāju, ka šobrīd 70 lauksaimnieki Ukrainā ir apmierināti. Mēs nebraucam pa remontiem, vai ne? Jo Andrijs mums ir galvenais programmētājs, un mēs nekur nebraucam neko remontēt. Saprotiet, tas ir ļoti forši, ļoti labi, un tas parāda, ka Ukrainas ražotājs prot strādāt. Jā, tas ir pilnīgi precīzi. Pat apkalpošanas ziņā bija daži jautājumi par regulēšanu, un mēs uzreiz sazinājāmies ar Andriju. Pat nakts vidū es piezvanīju, jo kaut kas uzrādījās un domāju, nu labi, mēģināšu. Ja viņš pacels klausuli, tad labi. Tāpēc paldies. Pat nakts vidū viņš pacēla klausuli. Pēc tam, kad visu noregulējām, 10 minūšu laikā pārstartējām. Un līdz pat šai dienai viss strādā. Es domāju, lai lauksaimnieki paskatās šo video. Var arī pašiem atbraukt un apskatīties, ja netic. Volodimirs Petrovičs visu pilnībā izstāstīja. Viņš mūs tā gaidīja. 3. vai 4. reizi mēs nevarējām piebraukt. Iedomājieties, brauc pēc atsauksmes, un tev vēl zvana, lai tikai iedotu atsauksmi. Citi paši brauc un lūdz atsauksmes. Mēs pateicamies Volodimiram Petrovičam. Paldies arī jums! Ko vēl var pateikt, es pat nezinu. Par kalti jūs jau visu pateicāt.